Lūkšana svētajai, apustuļiem pielīdzināmajai Marijai Magdalēnai, Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Ak, svētā mirru nesēja un visslavējamā apustuļiem pielīdzināmā Kristus mācekle Marija Magdalēna, pie tevis, kā pie uzticamas un varenas gādnieces Dieva priekšā par mums, grēcīgiem un necienīgiem, šodien sirsnīgi steidzamies un savā sirds pazemībā lūdzamies. Tu savā dzīvē briesmīgus ļauno garu uzbrukumus esi pārcietusi, bet ar Kristus žēlastību esi tos uzvarējusi. Arī mūs ar savām lūkšanām no sātana valgiem atbrīvo, lai visā savā dzīvē ar darbiem, vārdiem, domām un mūsu sirds slepenajiem nodomiem mēs uzticami kalpotu vienīgajam svētajam valdniekam Dievam, kā esam viņam solījušies. Tu vairāk par visiem zemes labumiem visžēlīgo kungu Jēzu esi iemīlējusi un viņam caur visu dzīvi labprātīgi sekojusi. Ar viņa dievišķo mācību un svētību ne tikai savu dvēseli mielojusi, bet arī neskaitāmus ļaudis no pagānu tumsības pie Kristus brīnišķās gaismas atvedusi. Ļaužu vedēja, lūdzam tevi, izlūdz mums no Kristus Dieva svētību, kas apgaismo un iesvētī, lai tās apspīdēti, stiprināmies ticībā un dievbijībā, mīlestības un pašaizliedzības varoņdarbos, lai steidzamies kalpot tuvākajiem viņu gara un miesas vajadzībās, atceroties tavas cilvēku mīlestības piemēru. Tu, Svētā Marija, Dieva svētības piepildītu dzīvi uz zemes, esi dzīvojusi un mierā aizgājusi debesu mājokļos. Lūdz Kristu, pestītāju, lai ar tavām lūkšanām dara mūs cienīgus tīriem un nevainojamiem veikt savu ceļu šajā raudu ielejā, un mierā un grēku nožēlā beigt savas dzīves dienas, lai svētīgi uz zemes dzīvojuši taptu mūžīgas, svētlaimīgas debesu dzīves cienīgi. Un tur kopā ar tevi un visiem svētajiem nemitīgi slavētu nedalāmo trijādību, dziesmās teiktu vienoto Dievu Tēvu, Dēlu un Vissvēto garu mūžīgi mūžos. Amen.